Nu, čau, draugi! Nu, ko? Beidzot ir laiks mums parādīt tas ilgi solītais lielais kuģis. Esam Klaipēdā. Brauksim virsū uz lielo kuģi. Aura saucās kuģis Aura. Ātri braucot garām. Mēģināšu parādīt, reku. Standarta kuģīts, ar kuru visu laiku peldam. Un lielais kuģis. Labi, šitā braucot baigi grūti saprast, bet, nu, milzīga atšķirība ir. Vienā no video es jau tur rādīju to atšķirību. Apmēram kāda ir. Šajā kuģī arī iebraukšana ir tāda daudz vienkāršāk, jo te tā apakša ir daudzreiz platāk. Arī izkāpt no mašīnām ir daudz vienkāršāk, jo nav viņas tik cieši kopā sadzīts, kur Aivo tagad griezīsies riņķim. Vienmēr, kā šo kuģi peldam, mūs vienmēr arī sanāk, ka liek tajā vietā, kur Aivo griežās riņķī un stumsies atpakaļ tur. Raivs jau ir, kur tur nostājies, tur Aivo griežās riņķī, stāsies, kur tur, un es viņam visticamāk blakām. Šitā mēs smuki nostājāmies. Aivo jau vispār tā kā kuņas kāps ārā. Kam te daudz iet? Liekam kuģi režīmu. Jau pa nakti šūpājoties nesāk gaudot, un reku šonakt laikam soli viļņus, tāpēc reku sēd mašīnas klāt. Vai, pārpals pēc tam jau bija jāsakārto. Jau vajadzēja būt gatavam. Jā, no viņas puses. Es speciāli ielauzos, lai es tiek iekšā pa savu pusi. Vai es viņu neņems? Aidīsim augšā. Ir te lifts? Te jau nav lifts, es taču teicu, ka te nav. Es teicu, ka neiet, tur ir lifts. Netrāpjām pareizajā gaitenī. Neies jau tik augsta kājām, brauksim ar liftu. Protams, ka te es jau zinu. Es paņemt līdzi tā sarkanā, paņemt līdzās. Daļā atpusliks droši. Jā, nu. Pēc cik kuģis liels ir lifts pusstundu noklēja. Tur bija Lūdzu, koļekas, lūdzu. Varam kā? Ko mums vajag 10? Devītā vajag? Uzzvanāj, mums uzved augstā. Pagadī. Bļā, mēs jau pa tālu uzšāvu. Brauks uz 9. Nevajag tikai tā video viens sīkais. Ej, disnes, katrā stāvam! Pofīgi. Mums ilgais draugs. Nē, mēs jau vispirms uz 10. 10 jau. Bļā. Līdz, jā. 5. Aro. Ejam, tad prom. Jā, mēs ir 5. Es cienu. Uzzvan, pasaka, ka nav ritīm. Kaut reiz no kameras. Baigi, ne? Viņam ir mods. Pieredze, Jā, šis jau vispār pieredzējis. Nav mods šodien. Nav mods. Tev tagad ir mods tieši. Šodien nav vienā diena. Nav viena vieta. Tiks YouTube. Aiziet tev spiest izspogi. Tu vainīgs. Viņš viņam pats secīja vai kā? Vēl tikai 4 paliek. Kur jau mums redzēja? Devītā. Labi, mēs iesakājam. Nu jā, palaidīsim. Mēs bērniņi pabraucam visu. Te mums ir recepcija. Un te mēs tusēsim visu. Neko koļeki jau gaida. Pasveicam savus draugus. Vēl tur bija jāgaida, jā? Visos? Ot. Lielākā īte. Es zinu, kurš tā gulta ir platāk nekā tā. Tāpēc, kad es rasnāks, tāpēc tev lielā gulta. Man līdzīgi jau kā uz visiem kuģiem. Tikai te ir bišķi vairāk vietas. Un
Un gaisam, lai būtu kaīte, obligāti šitam jābūt. Kredītkartē. Oligāti. Tā kā ja Rājevs no rīta aiziet agrāk brokastīs, un šeit ir viņa atslēdziņa, es pamostos un nav gaisam. Es jau apčakarēju situāciju. Bankas karti ielikt? Nē, bankas. Ēdienkartušs to te kuģi var teikt tādu pat kā uz pārējiem, bet šeit vismaz ir tā, ka šoferim atsevišķi ēdnīca nav kopā turistiem, jāsēž, jāstāv garajā rindā. Parkinga. Veikals te ir daudz lielāks nekā uz citiem kuģiem. Visu atrasinājām, ja? Paldies, jau neaugāšu. Kur teļuki ieslēgst tūri? Kuram ir tā Android pūks? Vajadzēja ņemt to kastu līdzi. Nu, kaītes te ir ļoti daudz. Man nav ne jausmas cik, bet nu ļoti daudz. Ko redzēt to klāju plānu. Un par cik šoferiem ir savu ēdnīcu, tad arī šoferi 10. stāvā arī dzīvo. Te ir kaīšu gaiteņi. Ar te visās malās ir tur ir durvis, tur ir durvis. Te durvis, tur durvis. Tur vēl ir durvis uz katru pusi. Un šeit vēl baigie labirinti. Turistu vietiņa. Saskaitot tās kaītes, kopā sanāk 390 laikam. Mašīnas arī uz šito kuģi. Dzen pat 3 stāvos. Galvenajā klājā, kurā mēs iebraucām. Tad reku ir vēl viens zemāks klājs, kas jau bija pilns, un tad ir pats augšējais klājs. Aiku kuģim arī turku flautiņi. 21. gada kuģis. Nu un laukā, augšā uz klāja, arī vietas te netrūkst. Ļoti liels liekas tas kuģis salīdzinājumā ar pārējiem. Tā jau kuģis kā kuģis, tikai jaunāks, lielāks un savādāks. Tāpēc arī ir foršāk. Ir mūds. Jāsāk strādāt, ne? Ko? Strādā. Jau strādā. Raivo gatavs braukt? Mārtiņš. Robs. Robim pofīgi, Robs atpūšās. Labrīt. Raivs guļ vēl laikam. Nē, reku pamodās. Kaut kāda vētra, ne? Baigais vējš panāca, jā. Latvija arī, bet viņi tikai nesīs siltu vēju, vairāk neko, bet to šī galā noteikti, ka būs. Man ir 122 līdz izkraušanai. Cik tev? Necik? Paliks te? Pagājuši nedēļu, un braucot pa bāni, iemet akmentiņu logā. Šito te apaļo. Šorīt attaisot aizkars, jau bija šī tāda klājas. Akmeņu uz bānu, blē. Pa grandu brauc noteikti. Nē, man bija. Kroči mazs polo brauc pa priekšu un kaut kas ielidoja logā, un tā palikš tāds te apaļš maziņš, un tagad jau šorīt atverot aizkars ir aizgāju uz plais. Jā, pēc riņķī mašīnai. Šitas ir tas parkings, kur man TikTokā ir ielikts video, kur es tur nofilmēju, kā vienam polim ielīdz piekabē pa nakti. Tieši 3 pa nakti atbraucis. Un skatījos, ka jā, ka tādā attālumā tagad tā piekabs skatos, tur viens džeks zem piekabs kaut ko tirinās. Viņš ierauga mani, ka es uz viņu skatos, viņš tur pieceļās, noguļās, vēl nozibinājās gaismu, piekabē pret tentu redzēju un jā, beigās 2 džeki izkāpa ārā. Aizgāju projām pa teieni. Aizgāju vēlāk pasties, jā.
plomba atplēst, durvis vaļā, bet, nu, laikam neko nepaspēja izņemt no piekabas. Iztraucēja viņiem. Braucam! Pauze ir pagājusi, varam sākt braukt. Nu ko, ašā ideja par video uztaisīšanu. Vispār nebija plānots šodien filmēt, bet, nu, aizbraucot uz to jauno kuģi, padomāju, kad tad es viņu vēl, kad tad tagad atkal es nākošo reizi uz viņu būšu, jo viņš vienu nedēļu sanāk pirmdienā, vienu nedēļu sanāk otrdienā, viņi tā mainās. Aizbraucot uz ostu, izdomāju, nu labi, šoreiz vismaz iefilmēšu kuģi, pielikšu pie nākošā video klāt. Bet, nu, tad atkal uz kuģi padomāju, ka, par cik jau tā tie video diezgan reti sanāk ielikt, tad saņēmos un uzblēzīs vēl vienu video par šito nedēļu. Sakrauts esmu uz Amsterdamu. Man šoreiz ir 2 izkraušanas, jo man ir jāizkrauj dēļi, un man vēl iekrāva 2 paletes. Tā kā brauksim pirms izkraut dēļus, un pēc tam piegādāsim 2 paletes. Jā, ar otrdienas kuģi atpeldējām. Raivi vakar no kuģa līdz veikalam, kā jau parasti, un tad līdz Nīderlandes parkingam. Un no šejienes jau mums palika 120 km līdz izkraušanai. Raivim arī kaut kur pie Amsterdams ir jākraujās ārā, bet nu šoreiz mums nav viena vieta. Tā kā līdz Amsterdamam brauksim kopā un tad jau laidīsim katrs uz savu izkraušanu. Pēdējie 5 km gan ir jābrauc ar tā dīvainu vietu. Turpat bija zīme, ka tas ir kaut kāds skolas zona. Un no 6 rītā līdz 9 tā nemazām nedrīkst braukt ar mašīnu kā tādu, vispār pat tā vieglo. Bet, nu, smago zīmes tā nebija. Baigi traks laiks laukā. Es nezinu, vai man no izkraušanas kaut ko baigi sanāks nofilmēt, jo ritīgais vējš ir un lietas līst. Šitā man jau vienreiz bija slikta pieredze ar šo stipro vēju, ka toreiz to tenta aizpūta uz priekšu un trāpīja pa kabīnu. Tagad es ļoti prātīgi piekaptājas vaļā. Jā, nu es iebraucu firmā, man teica, lai es pagaidu bišķīt, jo vietā, kur man jāizkraujās, ir tajā kraušanas zonā, tur pagaidām ir cits mašīnas. Bet es jau tagad, kamēr te ir nojumīt apakšā, noņemšu visus stropus un tad jau uzreiz krausos pēc tam ārā. Nu tā, esmu tukšs. Laiks ir vienkārši pretīgs. Viss te purinās līst. Un jā, reku ir paletes 2, kas man ir jāpiegādā Amsterdamai otrā pusē. Loģistika jau ir sazinājusies ar viņiem apmēram pateikuši laicīgos uz būšu. Jā, jātaisās fiks ciet. Jābraucot tas piegādāt un tad jau kaut ko krausim uz mājām. Jā, nu, tādā dīvainā vietā uztaisīta firma, tik liela. Ar privātu mājām te jābrauc. Sākumā ritīgi braucot iekšā lēnām, brauc pētīgi. Katru zīmi, vai tik nav aizliegums smagajiem šeit, bet, nu, vēl tagad braucot ārā, viņam pajautāju, uz kuru pusi labāk griezt, lai atbrauc no tā, nu, griezt apakaļ uz to pusi, no kuras atbrauc, vai uz otru pusi, viņš teica pilnīgi vienalga. Uz abām pusēm ir vienādi. Bet, nu, es navigācijā paskatījos, ka man labāk ir tuvāk līdz bārnim ir griezt pa labu ārā, tad es tagad braucu pa citu ceļu nekā šurpām. Un, jā, līdz tai otrai izkraušanas vietai vēl 40 km. Un galīgi šaurs te visi. Es te savu vieglajiem knapu mainamies, reku autobusi jau brauc uz trotuāru virsū, lai pabrauk garām. Jā, interesanti vieta. Te es toču pirmo reizi esmu. Jā, reku ir domāts, laikam ar šitādām mašīnām braukāt. Nu, laiciņš galīgi traks. Tā pūš ārā un pūlina mašīnu.
Raivs esot skatījies laika ziņās, ka būšot vēl trakāk. Nākot kaut kādi trakie dūlē mākoņu virsū Amsterdamai. Ko laikam būs ieradies beidzot? Šitais jauns rūpniecības rajons ar navigāciju, viņi te nevarēja atrast, tāpēc es te bišķīt pamaldījos. Bet laikam būs ieradies. Eiku holandēts arī baidās no vēja. Pārmets rekuši drops no ārpuses pāri. Es arī tā esmu darījis. Kaut kādu laiku apakaļ, ka bija baigi lielā vētra braucot mājā. Jāstumjās pie trešās rampas klāti. Es te uzreiz arī izsvēdīs. Bet labi, nekas jau tāds liels nav jākrauj. Lai baigi te kavētos. Izkrauts ir normāls laiciņš un būs vēl trakāk. Tas nav labi. Varam gāzt pēc pirmās adreses. Jābrauc ir Nīderlandei tā kā augšgalā, 130 km no šitās te vietas. Brauksim mēs pēc 6 paletēm uz Latviju. Tur būs jābrauc pāri kanālam. Jānis. Tas varētu būt diezgan ekstrēmi pie šitiem laikapstākļiem. Tieši ko Amsterdams lidostā lidmašīna nāk lejā. Davai, sēdies ātrāk. Ai, neredzēšu piezemēšanos. Brauc virsū uz kanālu. Ūdens tāds diezgan nemierīgs izskatās, ka te viļņš ļakstās. Bet, liekas, ka bišķi tas vējš tā pienimies. Tik traki vairs nepurina kā bija, bet, vienalga. Priekš, tad redzēs, kas tur tālāk tā notiek. Spoguļi netīri, bet mazliet var redzēt, ka tenci piepūties. No labās puses tur ir uz iekštens, un šitajā pusē ir uz ārā tāds uzpūties, tā kā balons. Spoguļi netīri, nevar baigi redzēt. Bet, jā, vējiņš ir. Bet es laikam no viņu mūk lēnām projām, jo kur Raivs bija krāvies kaut kur Rotterdamā. Viņam teica, ka Rotterdam būšot epicentrs, kur tas trakākais iešot pāri. Ir ūdens nemierīgs. Tējuši arī diezgan, bet es biju domājis, ka būs trakāk. Nebūtu vairāk, ka te lakāmi klājums un tikai ūdens. Dieva laime, ka šitādā laikā nav jākraujās ārā. Būšu atbraucis, bet cilvēks ne tikai viens te sēž pie datora. Vispārēji datori izslēgt. Es vēl ceru, ka man varētu uzkraut. Vēl viens cilvēks bija. Viņš teica, ka viņi strādā līdz 5, tā kā vēl stundiņu viņi strādā. Papīrus jau dabūju. Viņš teica, lai brauc tur pie rampas. Tā dzeltenā mašīna. Tur ir vēl 3 rampas. Varot izvēlēties, pie kuras braukt. Laiciņš ir vienkārši. Lai prāts. Kā te viss splivinās. Teini sakratās. Lietas līst. Šitā izskatās piekams iekšā. Jā, nav labi. Jābūt tiks pie rampas. Vēl normāls vējš sacēlās tikko. Labi. Piebraukšanu pie rampas izlaidīsim šoreiz. Kad telefonu neaizpūš pa gaisu. Iekšā šoreiz arī netiku, viss noliktavas durvis bija ciet, bet 6 palets ir iekrauts. Es nezinu, kas tur iekšā ir. Gaidām nekas sliktu. Jātaisās ciet un jāgaida nākošā adrese.
Nu, man tikko atsūtīja adresi 136 km. Kaut kādā gan arī 2 stundas būs jābrauc, tāpēc jāuztais ir pauzīte. Visticamāk, ka to kraus tikai rītā. Pēc īziņas skatoties, ka jākrauj vienu paleti priekš Latvijas. Bet, nu, jebkurā gadījumā vēl nopauzīšu 15 minūtes un tad braukšu. Gara firma tāpat nobraukšu, pastīšos, varbūt var šodien iekraut. Šodien šeit Holandē tiešām nav labi. Šitie dienas te brauc, droši vien te kokti uz bāni ik pa laikam nokrīt. Ugunsdzēs, ja te brauc vāc kopā, viņi tur mētās lapas un zari. Tad stūrīts tur bišķīt kaut ko ir pacēlies, bet... Zaļa baltas vēša. Labi, ka man tā nākošā adrese ir tuvāk Vācijai, tas nozīmē, ka vairāk nos no ūdeņiem. Es ceru, ka pēc kaut kāda brītiņa sveiks paliks mierīgāk. Es nājos uz spoileru taisīt ciet un nav tā, ka uz bānu ar baigi kaut kur apstāties uzreiz, bet, nu, pofīgi es rauju nost avārijas joslā. Man jau bail, ka tur neaizlido, viņš vispār projām ar to vēju nenorauju viņu nost no tiem kronšteiniem. Jā, man tur gāja pa to ceļu, bet, nu, atbraucu sesu. Galvenais, ka vārtu vēl vaļā un kaut kādas mašīnas arī stāv. Jau negribās ticēt, ka man šeit kāds kraus, bet, nu, jāpaprovē jau ir. Reku man te braucot, spoilers 2 reiz attaisījās. Beigās jau es paņēmu, piesēju viņu. Man bail, ka viņš tur atvaroties ar to trako vēju, kaut kas nenolūst, neaizlido kaut kāda detaļa. Šitas ir labs. Atbrauc, paprovēju un izdevās. Pulkstenis 7 vakarā. Vēl dabūju šito te kravu, kas ir baigi labi, jo nākošā firma ir šajā te pašā pilsētā, bet es zinu to firmu, un tur ir parkings. Šeit bija jāstāv uz ielas, par ko es nebiju drošs, to drīkst darīt. Tieši šī iemesla dēļ es vakarā, kad braucu uz firmu, es vienmēr paprovēju viņā iebraukt un paskatīties, vai tur kāds nav. Paskatījos, ka tur kāds iekšā vēl staigā, gaismas deg, vārti vaļā, iegāju paprovēt. Džeks gan teica, ka normālā situācijā viņiem šeit nevajadzētu būt, bet viņiem esot kaut kāds svarīgs pasūtījums, ko viņi tagad vakarā komplektē. Un ieiet pa durvīm, ierodzīju arī savu paletīti. Un iedeva man. Tagad var maukt uz 3. vietu. Ideāli. Bet jau palaida. Man redz, smukulīt. Pamidžināja pat. Nu, 2 kilometri nobrauc, un esam jau nākošajā vietā. Un reku, toči ir vieta man, kur apstāties, nu, vienkārši ideāli. Ideāli. Reku, tieši viena vieta vēl palika uz brīvu. Nu, pa skaisto. Šodien piedzīvojam pietiek. Pēc rītā. Labs rīts. Pulkstenis ir 8. Atnācis pirmi pieteikties un pirmais komandas darbinieks pājautāja. Vilde. Saka, jā, nu tā brauc pie 18. ramas. Jā, esam jau piebraucis, krāvi man iekšā. Nolintavā nelaiž durvis ciet. Šeit kraus IBC atkal. Šitā būs ADR krāva un kamēr mani krauju nelaiž iekšā, parādīšu to saucamo ADR komplektu. Man liekas, ka es to arī nekad neesmu rādījis. Tos vienmēr pārbaudu, ja ir ADR kontroli. Tad vēl jābūt aptieciņai ar derīgumu termiņu derīgu. Aptieciņai derīgumu termiņš. To gan es biju palaidis garām, bet man to atgādināja vienreiz firmā vienā Vācijā. Un šitai te ADR instrukcijai obligāti
šoferi saprotamajā valodā. Nu, mums tā ir latviešu valoda. Tad vēl, protams, ir atcerojošajām vestēm jābūt, darbu upelēm. Tad viss pārējais, gandrīz viss pārējais man slēpjās šajā te ADR somā. Vēl obligāti ir jābūt ķiverei, brillēm. Tad ir, to es nerādīšu, tas man te iekšā ielikts, bet nu 3 stūrs, tas sarkanais 3 stūrs, ko citreiz liek uz ceļā ārā, kad tur kāda mašīna saplīsus ir. Un tad iekšā ADR somā te vēl viss kaut kas ir. Vēl viss kaut kas ir, ko lampiņa, kas arī kā 3 stūrs var strādāt līdzīgi. Varēja būt tur kaut kā vai 3 stūrs un lampiņa. 2-3 stūriem bija jābūt, kaut kā bija, bet nu šitas principā nozīmē to pašu, ko 3 stūrs laikam. Atvainojos, ja kļūdos. Tā, tad te ir reku tērps. Ja noteikti kaut kāds šājas, man šitajā jāķervjās iekšā ir. Un tad reku ir lukturs, gumīnieki, priekšauts. Tā te cimdi. Maska, kā viņi pareizi sauc, nezinu, bet maska. Arī filtriem jābūt derīguma termiņam. Tad te ir vēl šitāds brilles. Un vēl acis kalojamais. Tas arī var būt parasts ūdens. Nav obligāti laikam šitam jābūt, bet ir vietas, kur obligāti tikai šito prasa. Nevis tikai, bet tieši to. Un tad vēl ir rekuši tādi lupati, ko, ja gadījumā kaut kas notiek, ir šito, ja gadījumā kaut kas notiek, kaut kas izlīst, iztek, tad šitas ir jāklāj virsū tūmā esošajai hakai. Tad vēl kaut kāda vesti ir. Tā kaut kā. Pa lielam šajā somā ir viss nepieciešamais. Tāda ir komplekts. Vēl ir jābūt spainim vai kastei, kurā var kaut ko saslaucīt, iebērt lāpstai un birstei. Bet jā, tikko krāvējs pasauc, ka ir uzkrauts. Lai pēc papīriem. Šodien ar vēl te vējš pūš. Mašīna pūrina. Kur Aivs šorīt atsūtīja video, kā viņam izskatās pie Rotterdams. Panākt normāli gāzeni dabujis, viss ielas noplūduši. Tā normāls laicīgs bija. Kabīna purināja, lietas sāk gāzt. Bet mazliet mazāk ir nekā vakar. Vot. Šitādu te krāvu man tagad iekrāva. Un šeit ir 1, 2, 3, 4, 5. 5 lāde metri. Pa skaisto, ne? Par cik tas ir ADRs, tad atkal oranžās plāksnes vaļā. Šāds uzlīmes dod. Ja gadījumā brauc kuģi mājās, tad jālīmē virsū ir piekabējis visiem. Uz visām pusēm. Priekšā man to ADR zīmi bišķi lielāks čakars uzlikt. Bet skaistums prasa upurs. Negribējās vienkārši šaukt kapotu un saskrūvēt tur iekšā tās skrūvas, vai arī vienkārši piekniedēt to ADR plāksni jau pie kapota klāt, jo kapots ir smuki oranžs un ar pelēku. Un tad vienkārši, kad tā ADR šilti ir aizvērta, viņi tur tādi spīdīgi ar laiku apsūbē, viņi bojāt skatu no priekš. Tāpēc es vienkārši daru šitā, patais kapotu un no otras puses pieskrūvēju visu. Pasmuko. Laika tas paņem, bet tā ir smukā. Var gāzt uz nākošo vietu. Exit. Nākošā adrese 67 km. Pilsēta Hengelo. Sanāk, ka man tā no augšas mazliet jāpabrauc ir uz leju, bet vienalga tas ir ļoti tuvu Vācijas robežai. Tad jau uzmet aci uz priekšu, kad nākošā vieta jau ir Vācijā iekšā. Te būs jākrā kaut kāds 6 vai 7 palets. Dziļi manās kabatās, pats savu dievu sevi sabratāju. Tu
Tumšs nakts ceļas zāle šeit pat atradās. Mēs ir stūra bez gaumes un nātās krunda kājas. Tums dziļi manās kabatās, pats savu dievu sevi atklātāju. Tumšs nakts ceļas zāle šeit pat atradās. Mēs ir stūra bez gaumes un nātās krunda kājas. Turi pie vārda, kāda manis kļuva netīras zils, jo pietika drosmes mācīt citiem, ko es drīkstu un ko nedrīkstu vilkt. Vārda magazīna pilna tā kā tu piestrādās par lodas galvu mērķi. Es krāju graudus, ar kuriem piebaroju liels sams, eju uz lielu lomu un ķeru tiešā dienas zagas. Nu, bet pagatak, tas esmu es, ja vēl atcerās, ka kapracis man kaimiņos ir vecs, kurš ar padomu nesvaidās, bet ir svaigāks par presi. To es atcerēšos vienmēr, pat ja nogriezīs ar nas des. Piedāru pie ģints un nevaidos no lodēm, tā kā Rīgas sarga un deputāti uz 100. Ķērat visu man, esmu pārdevies līdz galam un jau labu laiku nevaru es ieskaitīt pa savam. Tums dziļi manās kabatās, pats savu dievu sevi sabratāju. Tumšs nakts ceļas zāle šeit pat atradās. Mēs ir stūra bez gaumes un nātās krunda kājas. Tums dziļi manās kabatās, pats savu dievu sevi atklātāju. Tumšs nakts ceļas zāle šeit pat atradās. Mēs ir stūra bez gaumes un nātās krunda kājas. Nu ko, laižam laikam uz pēdējo vietu. Tā ir Vācijā, 153 kilometri. Bet nu sanāk tā kā uz mājapus braukt, vajag labi. Tagad man kaut kādi vēl 3,2 metri iekšā ir, bet šitā krāva būs kaut kādi gandrīz 3. Tā kā šī visticamāk ir pēdējā vieta. Kaut kāds 2 stundiņas jāpabrauc un tad jau vajadzētu būt klāt. Tu zini, es reizēm jūtos augsts tā kā renegāts. Vakar biju krusta, ka sēžu it kā trenekāts. Un tā ir mērs tāda, jo gribu, lai mana motivēja aplīvo ātrāk nekā skanē prāts. Jā, te runāju par ārtavu, kurā es pieķerties varu, kad virziens ir prom. Jā, par laikiem, kad zemē nav pamatā, pamatīgs kaustīgs savs, pamatos kauš. Kad labāk dzīvot varētu mēs, bet es apstu dzīves, kas nav. Jā, kad labāk dzīvot varētu mēs, bet ir dzīve, kuras tev nav. It kā atbrauc, bet nu, iebraukšana sētā nav baigi lielā. Iet uzprasīt kādam kaut kas. Nav pareizā navigācija pieved šitajā te ēkā. Bet tā firma, ko man vajag, ir otrā pusē šajai ēkai. Kaut kur jāmēģina apgriezties un tur tālāk ir apuls, apklī vajadzēja pa kreisi griezties. Kaut kādā mazā pilsētņā esam, cerams, ka būs kur apgriezties. Gribētu te pa taisno izbraukt. Izbrauc te bišķi pa taisno caur dzīvojumu rajonu, bet būšu atbraucis, laikam. Un tur vienkārši nebija apus, kur apgriezties, un viss pārējais bija ļoti čaurs, ja negribēja riskēt. Izskatās, ka būs trāpījis. Nu, būs riktīgi. Darbinieki pārbaudīja, krāva ir. Jābūt te, pirmās rampas, bet viņiem pusdienas laiks ir pusstundiņa, tā kā arī es varēšu uzēst. Dzirdēju, kā uzlaid rampu virsū. Jāiet skatīties, ko tur labi kraus. Kaut kādu laikam virtuvas iekārti, bet nu tā iesaiņot putu plastiem ar kartoniem. Droši vien kaut kāds krūtais materiāls.
82 centimetri. Nu, 1 eiro un vēl varētu ielikt. Jāpazvan loģistikai, jāpasaka. Var braukt mājas virzienā. Ja kaut kas būs pa ceļam, tad loģistika dos ziņu. Nu, tā arī, diemžēl, ir, kā es domāju, ka nekas jau neatradīsies. Tas nozīmē, ka dodam virsū un braucam uz māju pusi. Tas vēl nav viss. Vēl ir jāizkraujās. Ar katru dienu cenšos kļūt tik perfektāks. Braucu sauzās, jo tev liekas savādāk. Sēžes kā tenis kortā nometās. Tenis kortā nometās. Tenis kortā nometās. Mēs abi kopā redzam ļoti tāli. Domājam mēs dziļāk nekā stoneri ar kilo zāli. Ja man prasi, kur es vēlos atrasties, savā miegā pakāties, bet tavā ar zobenu karā iet. Es došos tur līdz, tur, kur tevi jābižo. Bailes zudīs tik līdz alvis uzticību iemanto. Tie murga mošķiem galvas nocērto. Mošķiem galvas nocērto. Nu, gan šī neplānotā epizode beigsies. Viss darbs esmu izdarījis. Beigās jau sanāca superīgs reizes. Labi, ka iefilmē. Vismaz sanāca to kuģi beidzot parādīt. Un kārtējais paldies loģistikai. Un nākošā epizode būs ar izmaiņām mašīnai. Paldies, ka skatījies. Ceru, ka bija interesanti un gaidām nākošo epizodi. Čau visiem. Tomēr aizmirst kaut ko pateikt. Pēdējā laikā salīdzinoši aktīvi kaut ko arī ieliek TikTokā. Un par cik YouTube epizodes nesanāk tik bieži uzfilmēt, tad cenšos vismaz kaut kādus tos savus piedzīvojumus un jaunumus ielikt tieši TikTok profilā. Tā kā, ja ir interesi, droši var iet piesakot un visticamāk, ka izmaiņas mašīnai būs vispirms redzams TikTokā. Bet, nu, tagad gan viss.